Atkārtotas operācijas bieži vien ir saistītas ar papildus riskiem, jo tajā vietā, kur jau ir veikta operācija iepriekš, veidojas rētaudi. Šie rētaudi ir ļoti cieši saistīti ar durālo maisu. Durālais maiss ir noslēgta telpa, kurā atrodas nervi, un šis maiss ir pildīts ar smadzeņu šķidrumu. Durālā maisa bojājums vai arī saknītes apvalka bojājums var radīt tā saucamo likvorēju, jeb smadzeņu šķidruma noplūšanu. Arī neskatoties uz to, ka ķirurgs likvorējas gadījumā šo defektu noslēdz, pēc operācijas var parādīties īslaicīgas galvas sāpes, kuras pēc dažām dienām pāriet. Atsevišķos gadījumos likvors var noplūst caur brūci. Dažreiz tas var notikt arī pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Ja pacients redz uz pārsēja ūdeņainus izdalījumus, tad steidzami ir jāziņo operējošam ārstam. Šāda problēma var izraisīt nopietnu infekciju, un tā noteikti ir tūlītēji novēršama.